Tas ir japāņu komponists Michio Mamiya. Pirmais, kura kompozīcijā, 4. daļa. Nosaukuma ir tā, bet šis dziesma ir par japāņu tradicionālu svētku, lai novēr visiem laba veselība un arī bagāta dzīvē. Tā, šis skan, tur ir daudz, kaut kas japāņu tradicionāli instrumenti skan, un šī parādās tiešām japāņu lietu, bet arī tā iekšē ir tāda novēl veselību un bagāta dzīve, un tāda es gribu to uzdāvināt Andri.
dziesmu no Slovēnijas. Anastasija ir tiešām laureāts ļoti daudziem konkursiem. Fantastiski balss, fantastiski dziedātāji, ļoti emocionāli, ļoti izglītota. Man tas gods ir arī būt viņai nedaudz palīdzēt pie doktora grāda iegūšanas. Un tā interese ir tāda, kas man vienmēr interesējusi, ir Bizantijas kultūra, Bizantijas kordziedāšana, Bizantijas ortodoksālā dziedāšanas kultūras miedarbība uz ortodoksālo mūziku kopumā. Arī Anastasija vairākus vada ansambļus un kors, kas ir saistīti ar pareizticīgās mūzikas atskaņošanu. Un es arī ceru, ka nākotnē viņa izvērsīsies kā viena no vadošajām pasaules jaunajām kodiriģentēm. Anastasija, lūdzu pastāsti par savu dziesmu. Tas bija vienmēr sapnis nodiriģēt kaut ko šai lietā. Paldies par šo iespēju. Jā, bet par pašu dziesmu tā man ir diezgan tuva, jo ideja ir tāda, kāda tad būs tā dzīve, ja nebūs saules, un jūs to krasi dzirdēsiet. Un es gribēju vienkārši aizdomāties par to, ka bez profesora tiešām nekas nebūtu iespējams, un paldies, ka jūs mūs sataisījāt un taisat joprojām. Paldies! Sa
fantastiska. Kā savulaik teica Aļģis Grāvīts, latviešu komponistē, viņš teica, Emīls Dārziņš, ģeniāls komponists. Tā viņš teica par visiem latviešu komponistiem, bet es varu teikt par visiem saviem studentiem. Viņi ir fantastiski studenti, jo viņi ļoti, ļoti strādīgi. Viņi strādā ar sevis izkūšanu. Bet īpaši es gribu uzteikt meitenes, kas spēja izaudzināt 3 bērnus, viņus piedzemdēt, viņus tiešām visu laiku viņam jūs līdz un vēl būt radošām, vēl strādāt ar koriem, vēl dibināt korus, vēl dziedāt, vēl valsts koriem. Un Evita būs tieši tāds cilvēks, ko es vienkārši aprīnošu no kājām līdz papēžiem par to brīnišķīgo enerģiju, kādā veidā. No kājām līdz papēžiem nepareiz pateicu. Mūzikas akadēmijā nepareizi varētu iztulkot, bet nekas nav mūzikas. Es gribēju teikt no papēžiem līdz galvas matiņi, lai visi pilnīgi tās visas sajūtas, ko es redzu, vienmēr, kad nāk Evita, no viņas starot tikko minētā saule un darbs ar 2 koriem, ar kori Rīgu jaukto kori, ko savulaik vadīju mans arī profesors šī mācību iestādē Jānis Dumiņš, jo pirmais bija mans kokars, pie kā es mācījos bakalauros un maģistros mācījos pie Jāņa Dumiņa. Viņi turpina šīs Rīgas tradīcijas un, protams, Garkalnas jauktais koris un darbs kā dziedātāji mūsu valsts korī Latvija. Evita, lūdzu, tev skatos. Esiet sveicināti. Manas izvēlētā mūzika nāk no Gruzijas, un skaņdarbu nosaukums ir visdižākais draugs ir patiesība. Tieši patiesība un draudzīgums ir tas, kas man saistās ar manu skolotāju Andri Veismani, un Vahtāna Kahidzes daļa Magis Amika Veritas stāsta par draudzības dažādām izpausmēm, tātad patiesība ir visdižākais draugs. Un kāpēc man bija sajūta, ka man ir tieši jāpiedāvā šis saturs. Tur ir ietverts teksts par to, ka pirms tu iepazīsti jaunus draugus, neaizmirsti parūpēties par vecajiem. Šajā situācijā mēs tie senie studenti jūtamies ļoti, ļoti pateicīgi būt cienīgi joprojām sadarboties ar Andri Veismani un Kori Alisovu. Tātad Vahtāna Kahidze, Magis Amika Veritas.
Kaspars ir viens no tiem mana darba turpinātājiem. Kaut kā ir paveicies, ka Kaspars ne tikai nāk no muzikālas ģimenes, no virsdiriģenta Ārijas Čepasta ģimenes, bet arī, ka viņš ir turpinājis darbu gan operā un joprojām turpina no sāku kā kormestrs, te kā diriģents. Un arī man ir liels prieks, ka bez tā, ka viņš nodibinājis koru solo un uzvarējis ļoti daudz konkursus. Dažādās vietās viņš arī ir virsdiriģents mūsu lielajos dziesmu svētkos, bet ka viņš arī šī mājā ir simfoniskā orķestra, tātad šī Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra vadītājs. Un es priecājos par viņu panākumiem, par visu kopumā, gan uz operas skatos, gan simfoniskajā dēļ, gan ir īpaši koru muzikā. Un Kaspars pastāstīs par savu dziesmu.
pieskaitīšu šodien. Tas pārsvarā veidā, kā reiz tieši pie Andru Reiskīņš lasa. Es nezinu, cik tas tur aplausu vērts, bet aplausu vērts visnotaļ aplausu vērts bija tas, ko es sajūtu no pirmajām reizēm. Jo jau pirmajā nedēļā, manuprāt, mūsu tikšanās pirmajā nedēļā, Andris Veismans man paaicināja uz kafēnīcu un parādīja daudz dažādus krāsainus zīmolīšus. Un pastāstīja, kā ar tiem var krāsot partitūras, varat padarīt tās vizuāli uzskatāmāks, un ar to es darbojos vēl joprojām. Bet tas nebija vienīgais. Izkrāso pats, jā. Es tagad dēlam mācu, ko palīdzīgi. Bet, ja nopietnāk, tad gari nerunājot, bet Andris parādīja, cik tā dirģenta profesija ir apjomīga, nozīmīga, ne tikai tās notiņas un krāsiņas, bet māksla kā tāda, grāmatas, filmas, izstādes, un ir tāds tā kā nerakstīts likums, ka to pasniedzēju būtu vēlams mainīt, būtu iet pēc tā bakalaura, to maģistru iet pie kā cita, vai kaut kāds jaunas ierosmes. Man nesanāca, man likās, ka šī personība šobrīd no manas pa labu roku ir tik zinoša un tik pilna idejām, kā es gribu palikt, es gribu uzzināt vairāk. Nu jā, un tad, kad Andris savukārt pirms kādu laikam mēnešu vai pusotru man vaicāja, vai mēs varētu satikties šajā koncertā, un es biju ļoti priecīgs, ka tas tiešām tā varētu notikt, un es esmu Rīgā. Un tad man likās, ko varētu piedāvāt tā tik nozīmīgi kā Andris manā dzīvē, un kopā ar Koru Abiso, kas ir tik zīmīga ikona latviešu par koru mūzikas tādā vēsturē un kultūrā. Tad man salikās, ka Andris Cenīgs pirms kaut kādiem gadiem 12 solē rakstīja skaņdarbu ar amerikāņu dzēnieku Dorotīs Volters vārdiem. Nu, šis mums tas ļoti bija uzlūkojums. Bet nu kaut kā tie vārdi bija palikuši atmiņā, un man likās, ka šis ir tas brīdis. Šī ir saule, kas atgriežas atkal un atkal, attīrot, iesveļot, lejot tavu garu caur trauslu zelta šķidrotu, līdz visi sārņi ir zuduši. Paldies, Andri, ka tu lēji manī, turpini liet, un paldies, jā, par iespēju būt kopā ar Abiso. Lai skan!